pagājušajā gadā biju tajā bērnu žūrijā, tad bija jāraksta scenārijs. Es tur rakstīju, ka tur bija pazūdis te Pētera baznīcai Gailis. Es uzrakstīju, ka viņš gāja ciemos pie Karlsona, un Karlsons izvēlējās to smukāko gaili. Berimors tur peldēja pa just uz jūru, meklēja Karlsonu, un arī to gaili atrada beigās Pētera baznīcai. Konkursam īstenībā nebija nevainas. Tur liek aizdomāties par to filmu Dziļāko būtību, kas aiz tā viss slēpjas. Vajadzētu tikai iesaistīt visus Latvijas bērnus, tikai no Rīgas vai no apkārtnes, bet arī tur tālumā pie Latgales, un tos bērnus arī vajadzētu iesaistīt. Nu, ne jau galvenais tās filmas, lai tu var iepazīties ar jauniem draugiem, un galā mīļie sponsori mums arī deva garšīgi ēst arī. Mūsu čilī pica lutinēja garšīgajām picām, varēja kārtīgi izēsties. Kļūsti par Berimora žūrijas dalībnieku. Uzraksti savu stāstu par Berimora velobraucienu. Vairāk informācijas meklēs Sīrupā.